Smaržas ir tā lieta, kuru iegādē gandrīz neviena dāma naudu nežēlos, jo tās mums liek justies gan sievišķīgi, gan jutekliski. Celt sievietes pašapziņu, tāds ir parfumēra darbs. Lai uzzinātu noslēpumus, kurus glabā parfumērs, mēs devāmies uz lielāko parfumērijas ražotāju Baltijā un Skandināvijā. No seniem laikiem cilvēki ir lietojuši. Tā ir dāvana, jebkuram cilvēkam tas ir aksesuārs, jā, tā ir bauda. Es nezinu, kā kuram cilvēkam. Varbūt ir sievietes, kuras nevar dzīvot pēc smaržām, jā, izejot no rīta, no mājām, jūtas tā kā kaila, varbūt, ja nav smaržas. Sievietes parasti saka, ka viņiem patīk ruktie aromāti, ar ruktumiņu latvieties, jā, tā ir, viņi saka, ziedi. Jā, viņi tā kā valda parfumērijas pasaulē, jā, un tad sievietes lieto ziedu aromātus ar ruktumiņu, var teikt tā. Jā, mūsdienās mēs katru dienu lietojam tomēr spiritu saturošu parfīmus, jā, bet kompozīcijas sastāvā ir noteikti eteriskas eļļas, jā, tas ir pats galvenais, smaržu nesošas vielas, jā. Mēs lietojam, dzintars lietoja naturālas eteriskas eļļas, jā, noteikti, un arī sintētiku, jā, ir tādi aromāti, kurus joprojām mūsdienas nevar dabūt dabiska ceļa, teiksim, maipūķites aromātu, cēriņu aromātu un tā tālāk. Smaržas ir visstiprākās, jā, smaržas sastāvā ir vairāk, kompozīcijas procentuālais daudzums, pēc tam iet parfumērijas ūdens, jā, pēc tam toaletes ūdens, vai latviešu valodu var dēvēt par smaržu ūdeni, to, jā, un tad pēc tam odekolons. Smaržam nav ūdens, smaržam ir tikai spirts, bet toaletes ūdeņus, smaržu ūdeņus, parfumērijas ūdeņus ir ūdens arī sastāvā. Teiksim, amerikāņi saka, ja viņi nejūt ar izstieptu roku, ja viņi tuvāk nejūt to aromātu un cilvēku, tad cilvēks slikti smaržo. Ja, bet franči saka tieši pretēji, ka ja viņi jūt to aromātu no cilvēka tuvāk, tad viņš smaržo slikti. Ir tie saucamie karstākie punkti, jā, kur tie asinsvādi mums, jā, tad labāk šeit, jā, kā jūs parādījāt, aiz ausīm, jā, te labākās vietas. Ja, teiksim, no rīta, lai netraucēt citiem darbā, ja jūs strādājat ofisi, kur ir vairāk cilvēki, kad cilvēki nāk katru dienu ar jums runāt, tad varbūt, varbūt lietot smaržiņas, tā saucamā mākonī, teiksim, iepust gaisa un pēc tam ieiet tajā mākonī. Un tā kā tas vienmērīgi būs jūsu tā kā matos un apdzierbā, tā kā būs tas aromāts mākonis. Bet var teikt, ka parfumērija tā ir māksla un mēs tā kā tomēr nevaram pacelt spārnus un dot, cik mēs gribam.